Nu, lūk, tātad šodien esam sapulcējušies, lai piedzīvotu zaļās dzīves veidu skolas 4. nodarbību. Un īstenībā, jo tuvāk vasarai, jo mēs vairāk gribam kaut ko varbūt jau gatavoties ārā darīt un ne tikai varbūt uz savu iekšējo pasauli kopt, ko mēs arī darīsim vēl rudens galvā un tā, un arī tiešām tad vēl gatavoties jāņem. Bet šoreiz parūpēsimies par dabu. Un tāpēc, ja mums ir ciemos divas fantastiskas organizācijas, kas par to rūpējās, kas būtīgas, viena ir biedrība, Polēnkos no Rīgas, un otra ir atkritumas apsaimniekošanas zemju vidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija. Un ir Ieva Veģere, kuram ir atnesusi, kā viņa teica, visu to, ko jāliek reko somā iekšā. Es pieņemu, ka skolēniem varētu būt jau kaut kāda pieredze sadarbībā ar apsaimniekošanas organizāciju, bet katrā ziņā dažiem no mums noteikti tas būs pirmo reizi, ka mēs redzēsim, ka arī to var likt iekšā somā, un arī šo var likt izrādās somā iekšā, un nebūtu nav jāizmet lielajām izkastē tas viss. Labi, vārds. Labdien visiem! Prieks jūs redzēt vēlāk pēcpusdienā šeit, šajā nodarbībā. Šodien es jums pastāstīšu par atkritumu šķirošanu. Sākumā varbūt tāda vispārīga informācija un atkritumu šķirošanas sistēma, kāda ir Dienvidu vidzemes reģionā, un tad jau arī runāšu par šo ekoslomu, kur jūs arī tagad varat pat redzēt, un nedaudz vēlāk jūs redzēsiet, kas tur ir ielikts iekšā. Bet tā galvenā doma ir tāda, ka atkritumi, protams, mums rodās katru dienu, to ir daudz, ir dažādi statistikas dati. Tātad vidēji Eiropas Savienībā 2008. gadā bija aprēķināts, ka ir 524 kg uz vienu iedzīvotāju, savukārt Latvijā 2008. gadā bija 321 kg uz vienu iedzīvotāju, un to atkritumi ir daudz, un tad, kad mēs paskatāmies savu atkritumu spainī vai grozā vai konteinerā, tad izrādās, ka arī daudz no šiem te atkritumu veidiem ir noderīgi, no tiem atkal var kaut ko izveidot jaunu. Un tātad sākšu vispirms ar šo te šķirošanas sistēmu, jo autori, iespējams, jūs esat šeit arī no dažādām vietām, vai no Valmieras, varbūt arī no Ziemeļu vidzemes, kas ir šeit kartē iezīmēta. Lai jums būtu vispār priekšstats par mūsu uzņēmumu, un tad, kā jūs teicu, par šo šķirošanu. Ja runājam par mūsu reģionu, tad šis te reģions ir, var teikt, ietver sevi jau bijušos Cēsu un Imru un Valmieras Valkas rajona teritoriju. Protams, pašlaik šie rajoni vairs neeksistē, bet ir novada, un tas pēc šīs reformas tad sanāk šajā reģionā ietilpst mums 21 novads un pilsētas Valmiera. Šeit jūs tātad redzat, uzņēmums ir pašvaldību dibināts uzņēmums, un šīs pašvaldības ir šī uzņēmuma īpašnieks. Un šeit jūs varat redzēt tās galvenās darbības, ar ko tad mēs nodarbojamies, un kā jūs redzat, ir vesels virziens, ir šī te šķiroto atkritumu apsaimniekošana. Un es domāju, ka jūs noteikti jau vizuāli arī esat pilsētā pamanījuši kaut kādus savādāk veidu konteinerus, kuri tad paredzēti šķirotiem atkritumiem. Gribu piebilst to, ka visi atkritumi, kas rodās mūsu reģionā, ko savāda SAU un arī citi operatori, visi atkritumi, sadzīves atkritumi nonāk atkritumu poligonā, un te jūs varat arī redzēt šos datus, cik poligona teritorija ir liela, kur tā arī atrodas. No Valmieras tas ir pusstundas brauciens, 30 km apmēram. Poligons atrodas Pārgaujas novadā, Stalgas pagastā. Šeit jūs redzat arī šo poligonu attīstību. Tātad mums šajā 2010. gadā tika veikta virkne darbības, tātad tika būvēts, šeit jūs redzat atkritumu krātuve papildus, kur tātad paredzēti ir sadzīves atkritumiem, un vēl virkne iekārtas. Un tad, ja mēs gribētu tā kopsavilkumā teikt, kas tad notiek atkritumu poligonā, tad šeit jūs varat redzēt, ka tās darbības ir sekojošas. Tad notiek atkritumu sagatavošana un pārstāde pirms
noglabāšanas, šo te šķiroto atkritumu pāršķirošanu, sagatavošanu tālākai transportēšanai uz pārstrādes vietām, tātad šo bioloģisko atkritumu kompostēšana, atkritumu, tad ir divas tādas varbūt svarīgas lietas, ko es gribētu uzsvērt, kas notiek ar sadzīves atkritumiem, kad tie tiek noglabāti atkritumu krātuvē, tur ar atkritumiem notiek divi procesi. Viens process ir tāds, kad atkritumu sadalīšanas procesā rodās biogāze, un šī biogāze tiek savākta, un no šīs biogāzes tiek iegūta elektrība un siltums. Un savukārt otrs process, kas arī ir ļoti svarīgs, ir tas, kad atkritumiem sadaloties rodās šķidrums, to sauc par infiltrātu, tas tāds brūnā krāsā, vidēji kaitīgs, un šis šķidrums, šis infiltrāts tiek savākts un attīrīts attīrīšanas iekārtās. Tā kā šajā poligonā ir vērts jums kādreiz braukt ciemos pie mums ekskursijā un tuvāk iepazīties klātienē ar šo objektu, jo tur jūs redzēsiet ļoti daudz interesantas lietas. Un poligonā, protams, kā jūs teicu, atrodas arī šī te šķirošanas līnija. Ja runājam par šiem te šķiroto atkritumu savākšanu, tad šeit jūs jau tīri varat redzēt, kādas ir šīs te iespējas. Un tās iespējas, protams, ir plašas, ir dažādas. Protams, apdzīvotās vietās atšķirās, pilsētā ir lielāks iespējas, laukos ir mazāks, bet tas, kas attiecās uz mums iedzīvotājiem, tas tātad slēpjas zem šī lodeņa fiziskās personas, un te jūs redzat, kad mums ir jau pieminētā ekosoma, kur mēs, kā redzēsim, nedaudz vēlāk, tad ir plasmasas pudelēm konteineri, ir konteineri šķirotiem atkritumiem. Un tālāk jūs arī tīri varat vizuāli redzēt, kāds izskatās pilsētā, kāds izskatās lauku teritorijā. Tad labajā pusītē bilde šāda veida konteineri ir laukos apdzīvotās vietās un pilsētās tātad ir nedaudz atšķirīgi. Ja mēs skatāmies tīri to visu reģionu, tad, protams, tā šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēma notiek pēc noteiktas kārtības, jo ir, kā jau jebkurā nozarē, ir izstrādāta apsaimniekošanas plāna, kuros ir atrakstīts, kādā veidā attīstās šķirošanas sistēma, cik daudz ir plānot šie te konteineru stiklam vai plasmasas pudelēm vai šiem te izlietotiem iepakojumam, un te jūs redzat uz doto brīdi, kāda situācija ir Latvijā. Ja mēs konkrēti ņemam Valmieras pilsētu, tad jūs varat redzēt, ka ir mums tātad plānā jābūt 41, un jūs redzat, ir iepakojumam 55, stiklam ir 29 konteineri pilsētas teritorijā. Tā, te mums vēl daži aizlats. Tā, šāda veida konteineri ir plasmasas pudelēm. Te jūs arī varat redzēt šo te statistiku, un te jūs atkal varat paskatīties, kāds izskatās kartē. Un ja atkal minam Valmieru, tad Valmierā šāda veida konteineri ir 32. Šādi izskatās ekolaukumi. Protams, tie ekolaukumi dažādās pilsētās var nedaudz atšķirties tīri vizuāli, bet būtība ir tāda, ka ekolaukumā strādā cilvēks, kas pārāk šo savu teritoriju, savu laukumu, jo teritorija ir iežogota, un šeit, kad cilvēki darba dienas laikā var vest šos te šķirotos apkritumu veidus, un, teiksim, šeit jūs redzat Valmierā, un šeit ir Beatas ielā šis laukums, un šis ir Dzelzceļa ielā laukums, kas atrodas Valmierā. Te jūs varat apstīties pēc plāna, kā jābūt ir, teiksim, kā ir plānot šie ekolaukumi. Un jūs redzat Valmierā, mums tā Valmiera ir, kaut kur jau ir apakšā, ja? Valmierā, kā saka, plāns ir izpildīts, ja? 2 ekolaukumiem pēc plāna bija jābūt, un tie arī ir. Ekolaukumā, protams, ir informācija, kurā jūs varat izlasīt, ko var vest uz šo laukumu, ko ne. Un šeit arī jūs varat redzēt tīri aprakstīts, kādas ir šīs te iespējas. Ja mēs salīdzinām ar šiem te ekopunktiem, ja vienkārši runājot šie te konteineri, kas paredzēti šķirotiem atkritumiem, tad, protams, ekolaukumā tās iespējas ir plašākas, jo uz ekolaukumu jūs varat arī šajā rindiņā, kas šeit ir minētas, tās ir tās visas lietas, ko jūs varat arī nogādāt ekolaukumā. Ja? Tā ir sadzīves tehnika,
baterijas, akumulātoru riepas, un šeit jūs savukārt redzat, šajā sadaļā principā tie arī materiāli, ko jūs metat atkritumu konteinerus, vienīgais izņēmums ir logu stikls. Ja logu stiklu pilsētas konteineros, kas paredzēts stiklam, tur to nevar mest, šis logu stikls tad ir šo te eko laukumu. Pie tam vēl pie elektroprecēm neliela papildus informācija, ja jums ir mājās vecs leduskapis vai televizors, jūs varat arī sazvanīt uzņēmumu, un uzņēmums pie jums aizbrauks un savāks šo te iekārtu. Tātad man gribētos teikt tā, ka cilvēki šajā auditorijā ir kāds, kas šķiro atkritumus. Ir vispār, es gribētu teikt, gana daudz ir, ja tā salīdzinot. Tas ir ļoti, ļoti jauki. Un tad man ir jautājums tāds, kādi ir tie iemesli, kāpēc jūs šķirojat atkritumus? Jo var būt dažādi. Vai tas ir vides aspekts vai ekonomiskais aspekts? Kas ir tas, kas jums liek rīkoties tā, kā jūs rīkojaties? Lūdzu? Abi, ja? Nē, principā ir abi, ja? Jo, teiksimies tā, viens ir šis te vides aspekts, tātad mums daba ir svarīga, un mēs savā ikdienas dzīvē cenšamies dzīvot tā, lai mēs darītu kādus noderīgus vai labus darbus videi. Un viens veids ir šķirot atkritumus, bet, protams, tajā pašā laikā arī šis te iedzīvotājiem, tātad ir arī šis ekonomiskais aspekts, jo izrādās, ka par atkritumu šķirošanu iedzīvotājiem nav jāmaksā. Un pie tam šeit ir tāds mazs arī kā saka, tāds stimuls, ja, kad ja jūs uz šiem eko laukumiem vedat šos te šķirotos atkritumus, jūs savācot, apmēram 10 maisus, viņi tādi lieli mēli, ja teiksim, apmēram tāda izmēra, jūs beigās visā gada garumā cītīgi šķirojot mājsaimniecībā, jūs beigās varat pat ietaupīt 2 latus naudu, kas tātad samazinās jūsu sadzīves atkritumu pakalpojumu maksu. Tā kā šeit ir tās 2 lietas, bet es uzreiz droši varu teikt tā, ka šī auditorija, ja jūs esat atnākuši uz zaļajām nodarbībām, tad jūs vienkārši jums ir saistoši šī tēma. Ja? Bet principā lielāko daļu cilvēkus var mainīt viņu ieradumus. Šis te ekonomiskais aspekts ir stiprāks nekā varbūt šis te vides aspekts, jo ja mums būs tātad jāmaksā lielāka nauda, mēs skatīsimies, kā mēs varētu arī ietaupīt. Un viens no veidiem ir šī šķirošana.